Interesanti ir jābrokastīs. Jā, ir. Brokastīs mums šodien ir... Mums šodien solīja western stila brokastis, tā kā mums ir kaut kāds jogurtiņš un hamburgers. Maizītes ar jā, dažādām lietām. Šitais tāds bezkrāsains, bet garšīgs jogurtiņš. Es teiktu kaut kāds arī uz aprikozi velk. Ja skaidrs, Hida jogurt fancy dessert. Šodien mēs paši parūpējāmies, lai mums būtu viskaršīgākais saldais. Izskriesim vēl vienā ātrajā raundiņā pa saldumu vietām. Un tad jau dosimies uz staciju. Šodien plāns bišķi pa Takajam pavazāties. Un tad jau šodien ir atkal tālais ceļš uz Tokiju, kas būs kaut kādas 4-5 stundas kopā. Jā, labi, ka tikai viena pārsēšanās. Tiecīgi, tad būs ilga sēdēšana vilcienā. Tikmēr izbaudam koju izjūtiņas. Kojas, starp citu, tulkojumā ir vienkārši karpa. Kas tev tur rociņās? Saldumi. Te ir viens no labākajiem gardumiem pasaulē. Es nezinu, kā savādāk aprakstīt. No tādiem, ko var nopirkt, nevis kuras olmīt tev uztaisa. Labi. Nu, ieelpojam Hidas svaigo gaisu. Hidā, starp citu, ir viens no tīrākajiem ūdeņiem. Un šeit var pagatavot viens no pasaules garšīgākajiem rīsiem. Tā iemesla dēļ, ka te viss ir ļoti tīrs. Tā kā ieelpojam un dodamies tālāk. Mēs iznācām otrajā stāvā tam suvenīru veikalam. Te ir tāds showrooms ar dažādām interjera lietām. Glorija nopirka suvenīrus. Reto bija. Nu jau ar vairāk paunām esam nopakojušies, bet šai naktsmītnei sakam čau. Ejam certurieni. Ekur. Čau. Ja kas no rīta es biju atnācis šeit paņemt geokaču, tajā sarkanajā kantēnajā kastē ir sēpnis. Viņu gan bija pārņēmusi zirnekļu kolonija, bet es viņu iztīrīju, ieliku maisiņā. Nākošajam būs bišķi drošāk. Tur gan viņš bija ļoti sen neaiztikts. Re, kur mūsu Hida Furakava dzelzceļa stacija. Mazākā dzelzceļa stacija, man liekas, kurā esam bijuši. Re, kur pat šeit ir Coinlockers. Turisma informācijas centrs. Esam šīs dienas pirmajā vilcienā. Takajama stacijā ejam meklēt Coinlockerus. Nu, mantas mēs nolikām, 2 nu jau ar vienu vairs nepietiek.
Ejam uz tirgu. Izrādās mums jāsteidzās. Esam uz tirgotāju ieliņas. Glorija tikko nopirka irbulīšus gatavošanai un ēšanai. Gatavošanai viņiem ir garāki irbulīši nekā ēšanai. Jā. Glorija atrada vietiņu ar kimono. Tagad meklē. Kā ir? Es domāju, ka ar citu kreklu būtu nice. Parādi, kāda ir iekša. Starp citu, viņas mēdz arī otrādi nesāt. Dos pusi izgriezt? Jā. Glorija arī atrada kaut ko uzmērīt. Parā. Šis ir fancy. Cik skaisti. Interesants veikaliņš. Var šurikenus dabūt. Var zobenus nopērkt. Nožus. Neīsti zobenus. Ēdienas, spēles. Grūtas lietas. Dzīvniekiem arī viss kaut kas. Saldumi. Te kādi irbulīši paliknieši ir. Visādi. Nu. Nāc, es tev parādīšu. Tas ir tā kā susunātas. Susunīši. Tas drakoniņš? Nu, protams. Iedod, ja mēs un tad tu redzēsi. Jā, taisnība. Benžīs. Te, kur sakēt, nē, sakēt, sojas trauciņi. Jā, bet tik... Glorija nopirka vēl saldumiņus. Šādu gordumu Glorija nopirka. Nu, ko? Vajag parādīt, kas ir iekšā. Nu, Tādam pašam? Jā. Es domāju, ka nebūs tāds pats, jo... Citādāk. Labi, to labi. Viņam ir tā milti apkārt, tad ir kaut kāds krēmiņš un te pa vidu ir tā kā kaut kas biezs. Kaut kas, konsistēts vai halvai līdzīgs, bet garša galīgi nav tāda. Kaut kas riekstu, kastaņu mēbī. Jā. Šitais ārā tirdziņš strādā neatceros cik vai, bet līdz 12. Mēs atnācām bišķi kaut kādu 11:30 bija, kaut tāds, tā kā viss pusstundiņu pavazājāmies un that's it. Vienkārši pilsētas upē, dzīves tusē, kopā ar pīlēm. Glorija ir full on suvenīru modā. Jā, lai nav veselu dienu jākrāmēs, un plus vēl viņi visi ir tā kā no sirds tiešām, nav speciāli pirkti, bet vienkārši, tas cilvēks. Paskaties, ka mēs atradām priekš Valteram Lauras šīpsītī. Tas ir priekšauts, tas ir. Jā, tas ir priekšauts, tā kā viņi varēs gatavot savas šīpsīkos. Vietējais Akas vāks. Uz izkārtnes rakstīts Retā muzejam, bet tas, man liekas, kaut kāds veikals.
noķeri laimīgi, tad droši vien. Tās izskatās, ka Krievijas izmukušas. Jā, pagaies. Pačekošu. Nē, mēs esam Aldu Maikalā. Pasties, kas te ir. Šitas jau daudz mīlīgāks. Tas pat žakiņš. Kas ir tas? Mēs šobrīd atrodamies vēsturiskajā ēku rajonā. Tās ēkas ir vienkārši saglabātas tādas, kādas viņas ir bijušas. Nu, protams, te ir pilns ar veikaliņiem tagad, bet vismaz fasādes ir tādas, kā bija. Nopirkām maliņu, šodien Armanda arī būs viens tev. Colocados encima de la cama. Tā vispār interesanti darinājumi. Šitais vispār ir tāds turistu lamatu rajončaks. Mēs esam diezgan paši iekrituši. Kā viņiem labi sanāk. Un tas, kas viņam ir inčīgi, viņam ļoti daudz te ir tādi iekšdārziņi. Šitais ir viskrūtākais, jāatzīst. Wow. Tā, šito Glorijai rādīt nedrīkst, jā? 2000 jēnas. Jā, tur ir taksīts. Viņu krata, viņi kratās. Rīsu kociņš. Perfekt. Labs. Man patīk. Te vēl turpinās. Un no turienes mēs nācām. Iesim vēl eksplorot. Ienācām vietā, kur ražo miso pastiņu. 2 mutes ir, te var pagaršot. Vesels katls. Mēs nopirkām pagaršot rīsu liķieri, iedevuši tāds biļetītes. Nosēdināja. Mums jāgaida. Kā jūs skatāties uz dibenēm? Nu, ja godīgi, izskatās pēc netīra dzēriena. Tur filmē? Nu, izskatās, garšot tā kā izskatās. Sakē ar rīsa gabaliņiem, principā. Viņš ir saldens tāds. Jā. Vienkārši tas, ka varbūt man mutē ir kaut kas vēl iet kopā ar alkoholu, tā liekas, bet kopumā garša ziņā labs. Pēc rīsiem arī var saprast, ka ir rīsi. Re, kur var pa naudiņu degustēt alkoholu. Kāds skaists skats. Otrā pusē arī ļoti skaists. Upe. Ļoti skaista daba te ir. Re, kāds jumts ar akmeņiem un koka gabaliem. Bet tas vispār izskatās tā kā koka, tas dēlīšu jumts. Re, kāds autobus interesants. Viņš nogriezās. Tā, mēs tagad esam gandrīz klāt jau un ejam uz tādu vietu kā Hida Folk Village. Esam ienākuši Folk Village'ā.
Nu, tagad mēs zinām, ka šie ir Japānas Ziemeļu Alpi. Varēja? Kas tev tur? Šodien pa velti varēja paņemt un šitos lietas sargus izmantot. Jā. Ko tu tur darīsi? Es likšu zīmodziņu. Zīmodziņus. Es likšu viņu šitā. Kāds skaists zīmogs viens. Un otrs jāpaļais. Jā, kur arī ir samples. Nu, tu jau realitātē parādīji. Savādāk. Pēc tam būs jātaisa kolāži no viņiem. Kaut kas būs jāizdomā, jā. Šitā ir reāli laba štēla, ko Lokari atstāja savas mantas un vienkārši pastaigājies carefree pa teritoriju. Cik es saprotu, no šitā ir jāuzmetas. Kaut kā šitā ne? Nu, tev, tā ir jātrāpa tev. Man liekas, ka tev ir jāuzdur viņš. Kā gan never have I ever. Kur 100 ēnas iemet un berumaizīti. Glorija jau to dara. Reāli maizi tā kā parolons. Tas tiešām. Es nevienam neprotu. Nu. Viņš ir liels. Kur bandīti bars atnesās. Jā, vai ne? Zīutiņām. Bet viņas ir reāli tā kā daudz. Milzenes taču. Divreiz lielākas, kā tās, kas pie mums. Jā, šīs ir labi barotas. Nā, maizi. Nu, vai, nu, labi. I see what I did that. Zīutiņas, es jums gribēju pabarot. Tas viens kā puteksūcējs tur strādā. Kurš? Tas sarkanā. Jā. Viņai tā lūpa tik rēk. Vai ne? Vienkārši tādas nelietas. Pīles. Vai par pīlēm domā. Diezgan ok ar trešo mēģinājumu jau iegriezās. Jāmēģina. Sāniski? Nē. Tā kā. Tas bija sāniski. Sāniski tā. Šitā Nu. turot. Laikam. Ugunsdzēsēju sūknis šādi izskatījās kādreiz. Skats uz to pusi, kur mēs tur daudzījāmies. Šitais ir principā tā kā tajā, kā to mums sauc, Brīvdabas muzejs. This house made of pine and chestnut wood was a typical farmhouse of the old Takayama rule. Maybe you are. Tāpat šajā te maketā parādīts ļoti labi, kā viņi savus kokus formē visu laiku. Kā malka salikta. Vajag karstāk piebīdi tuvāk. Šeit ir gatavošanai vietiņa. Jumta materiāls, smuki salikts kaudzītē, gatavs gaida savu dienu, kad uzliks. Wow! Normāli kaut kāds metrs. Lieta, ko es tikko sapratu. Re, kur atkal tas jumts ir. Viņi nenaglo. Viņi uzliek koku, kur man pirksts, uzliek koku un uzliek akmeni kā svaru. Un tas viņus tur uz lejā. Visiem tad tādi. Nu, tie, kas nav salmu. Re, kāds stabam savienojums, lai viņi garāk uztaisīt. Abās pusēs pie tam.
Te bez kurpēm. Kas par mērogu. Ja, kur ir maza šīs mājiņas. Mazs šīs mājiņas makets. Štampiks. Kurš teica, ka es sāku filmēt jau tik ātri? Jā, tas ir tāds papīrs. Tu pat neparādīsi. Parādīšu. Mēs vienkārši mums nebija papīrs. Es teicu, atradu papīru. Un uz viņu uzlikām štampiku. Šitāds. Jā, vēl kurpes nost. Iegājām lielākā mājā iekšā. Tajā lielajā mājā iegājām iekšā tobišu. Lūk, šī ir koka izlietne. Tad normāli izmēra. Te var just putekļus mažu. Šīs ir visticamākais oriģinālās šīs vietas. Trepes. Tās ir uzbūvētas. Man liekas, ka šitais jau bija, kur žāvēt rīsus un citus graudaugus. Pat no iekšpuses tas jumts. Viņš ir tik perfekts. Izskatās. Kā piesieti ir. Kādi ir bijuši striķi. Viņi tā kā nedaudz apdedzināti izskatās. Cool. Te var bišķi palasīt. Bet tā ideja tāda, kad tur iekšā dedzina ugunskura. Un tie dūmī pa visu māju nonāk. Un viņi tā kā arī dezinficē pie reizes māju. Reāli. Tāds prikols. Un šitai te mājai tā kā visam ciematam prasīja 4 dienas. Visi ciemata iedzīvotājiem. Un, principā šitas ciemats stāsts ir līdzīgs kā mūsu Brīvdabas muzejā. Te ir no reģiona savākt šīs te mājas, lai saglabātu viņas vēsturisko nozīmi. Jo kaut kādos 60. gadu sākumā tā kā tur ļoti liela daļa šo vēsturisko ēku tika iznīcināts, tur dambļus būvējot un cilvēkiem pārceļoties uz lielajām pilsētām. Kāpēc tajā laikā cilvēki masveidā sāk pārcelties uz lielajām pilsētām? No. Man jāsaka. Jā. Jo tika izgudrots 3, cilvēkiem kļuva pieejamas 3 lietas. Veļas mašīna, televizors un leduskapis. Un tas tā kā izmainīja cilvēku dzīvi diezgan radikāli. Mēs iegājām koku darbinieka mājā. Šeit viņš laikam dzīvoja. Bet kādi te ir zāģi pasties? Nice. Tur ir cirvīši. Jā, visnībā es tā domāju, kas tā par smaržu ienākot ir. Tā ir reāli vienkārši dūmu smaka. Tāpēc arī viss te ir melns, jo viss bija vienmēr piedūmots. 1,6 kubikmetriem. Kāds kaut kur zvana. Vienīs. Šajā ēkā ir visa veidu āķi priekš katliem, kādus jūs vien varat iedomāties. Lūdzu, skatāmies. Šīs vietas plāns, ja kas. Šeit mēs ienācām, mēs esam izgājuši šito pusi. Man liekas, ka šito arī ēku. Tagad vēl pusi, principā. Tagad diskutēja kaut ko. Tā
stāsta. Cik labi paēd. Jā. Atņēma zītiņām. Nē, viens kaujās. Uzskaties vienos. Ienācām koku tēlnieka namiņā, kas tieši kādas lietas viņš ir sataisījis. Vau, tās maskas. 98,000 jēnu par šito, nu labi. Bet ir jau arī. Un tagad viņš strādā, tad te var skatīties, kā viņš strādā, bet šobrīd viņš ir izgājis atpūsties. Kur var redzēt, Džek? Jā, ir kur pats meistars. Bildē, protams, tikai. Rekāds skats. Ejam tagad no tā ciemata lejā uz autoostas pusi. Nu, kādu skatu izbaudam. Ja jūs nezinājāt, tad šādi aug baklažāni. Lūk, tā ir māja uz visas kājas. Nu, vairākām kājām. Plūdu laikā viņiem būs labi. Tā nu mēs te sēžam un noēdam savus iesmiņus. Gaidām vilcienu, kas būs pēc dažām minūtēm. Starp citu, interesanta lieta par mazajām stacijām. Šeit nav elektroniskās pārbaudes, te pārbauda cilvēks. Un viņš pārbaudīs tikai konkrētā laikā. Gaidām vilcienu. Kā ar numuru 10 nozīmē, ka tas ir pirmais vagons. Jā, tas tā ļoti interesanti. Jā, tā ir otrā vieta, kur es kaut ko tādu pamanīju. Varbūt tāpēc, ka viennieks viņam nav laimīgais vai kaut kas tāds. O jā, mēs esam vilcienā. Viss ir labi. Braucam tūlīt. Nu, maltīt mums šoreiz kāda ir, tāda ir. Tie veikalā daudz izvēles nebija. Bet tas ir labāk nekā nekas vai ne, Glorija? Jā, esot garšīgi, jā. Šis ir mūsu saldējs ēdiens. Mēs parūpējamies, lai mums ir saldējs ēdiens. Mums ir garšīgākais. Mēs arī tikko Hidefura kavas stacijai pabraucām garām, tā kā ļoti atbilstoši. Jā. Man tā pietrūks. Man varētu bēdā vienkārši pataisīt vai špricē. Asins sējindēšanās, mēs par šitā jau runājām. Jā, bet no kāda to nevar tā jāpasaka. Apsaka. Šitāds bija tajā rozā maisiņā. Vau, tur ir iekšādākā plūme ar visu kauliņu. Jā. Šis ir mans kastanīts. Pulpiņas ar kastanīti. Šis labs. Esam transfers stacijā Takojama. Palizāsimies te pa staciju, mums ir kad 40 minūtes. Čau! Tiekamies! Mēs atstājam mūsu somas. Kā mielīši mazliet svaru noņem. Happy. Oi, esam lielā stacijā. Nu, ne tik lielā kā būs Tokija, bet tāpat ir plaša. Vot, es gribēju teikt plaša. Šie cilvēciņi gaida uz tramvaju. Te ir tram. Te nav strītkāra. Ļoti interesanti, kā viņi izdomā, kurā pilsētā kā viņus sauks. Kāda stacija no ārpus. Izgājām uzelpot svaigu gaisa, tā teikt. Lūdzu, tramvajs. Mazs un mīlīgs. That's what she said. Rekāds tik krāsainas lietas. Kādas zivis. Es paņēmu to zemenīti tīri, lai pagaršot, kas tas tāds ir. Esam staturā un gaidām tagad mūsu vilcienu 10-9 minūtes vēl.
Nu, kur piebrauc mūsu šī ceļojuma pēdējais Shinkansens. Tā kā būsim 2 nedēļu pāzu izmantojuši, es domāju, pa maksimumam. Tiekamies vai nu vilcienā vai Tokijā. Esam Shinkansenā. Es nezinu, vai es jau teicu kaut ko vai neteicu. Nu, mums vēl 2 stundas jābrauc. Mēs te pagaidīsim, kad būsim izsalkuši un atkal uzēdīsim, nopirkām kaut ko. By the way, Shinkansenā ir līdzīgi stewards. Viņas tam ir ratiņus un te var nopirkt ēdienu. Redzi? Ēdienu, dzērienu. Mēs sen esam ēduši, tāpēc bišķi atkal uzēdīsim. Šitais ir normāls trauciņš, bet tas viss no koka actually. Tas. Man liekas, krītot izslēdzās. Tāds šis brīnums izskatās tūplānā un vakumā. Nu, izpakot šito ķēmu bija diezgan izaicinoši. Es tam pusotru minūtu čakrējos. Tāds viņš baigi atšķirīgāks neizskatās. Nu, zin kā? Tas papīrītis tur spīd. Un garšo pēc tāds krēpnūjiņas. Tur maltots zivs gaļas un viss kaut kas ir iekšā. Nu, tāpēc zivs detaļas. Nu, tā, ir ok. Man liekas, ka labāks kā mūsu krēpnūjiņas. Mēs tā secinājām, ka to zīvi mēs esam ēduši kaut kādos jau šitos te bento boksos arī. Ir ok. Es tādu īstenībā vēl varēju ēst. Es varbūt neizvēlētos atsevišķi pirkti, bet ja viņi tur ir, es atvēst. Jā. Es neatceros, bija vai nebija rādījis, bet šādi izskatās Shinkansen tualete. Viņa ir glužām maza, bet viņai pat ir savā brēla schēma. Jā, viss ir uz elektroniku. Un šeit ir tā kā gan sievietēm, gan miks, gan arī vīriešiem, un tur ir tikai pisuārs. Piestāvuši stacijā un Glorija atrada ļoti līdzīgu gardumu tam, kas Hidefuru kava ļoti garšīgs bija. Nu, taču tas būs pirmais tests. Bet, viņā nav to grautiņu. Nu, ideāli tāds pats jau nebūs. Mēs centīsimies. Viņi pat maisiņā uz ledus viņu ielika. Tur ir vīnoga iekšā. Ir labs? Tas ir pats svarīgākais jautājums. Man te lifta mūzika jāieliek būs. Numur 2. No tiem, ko es esmu ēduši. Tas ir ļoti labi. Jā. Bet tas nav tas pats vispār. Nu, jā. Pat to dar. Viss esam Tokijā. Šitais bija ļoti ātri. Mēs tur iznācām. Re, kur jau izēja. Vai ne? Labi redz cilvēciņus. Pasties, kā viņiem vestas pilnīgi mirgo. Es domāju, ka labi redz. Mēs šitai vietai dzīvojam ļoti tuvu. Tā, nu šī ir mūsu pēdējā viesnīca. Viņa arī ir vispēdējākā. Mēs esam 2. stāvā. Glorija jau durtiņas atslēdza. Un atgriežamies pie bāžamām atslēgām. Pēc Hidas tas ir, tāds. Jā. Nāc, lai, šitais atvērt. Tikai viss ir drausmīgi karsts te. Šitais ļoti atvērt. Varbūt pie līdzīgi. Bepo? Neatceros. Bepo. Vai Kyoto? Labi, logu atver. Mēs dzīvojam vispār 2. stāvā, es jau teicu. Galdiņš maziņš. Telefons pie galvas, gultiņa maziņa. Logs nekas pa logu nebūs redzams. Palaidīšu. Vispār viena. Jā, mēs esam tajā. Te ir burtiski ķieģeļa siena. Beidzot ir. Beidzot viņa ir. Tā ir tā uz ķieģeļa siena, kur, man liekas, žurks skrēja. Jā. Tualete.
Jā, nu, mēs it kā vispār baigi nečekojām zem citām gultām. Bet nu, tā paskatījāmies, kur kas atrodas. Bet šeit ir viss tā kā netīrākais. Un bāc, nu, nefokusējās. Vari tu gaismu kaut kādu uzspīdināt? Es varu izslēgt. Rekur nofokusējās bišķi. Jā, bet izslēdz šitien kaut ko. Te ir kaut kāds random trauciņš. Tad te ir sievietes naks. Un tur tālumā es īsti nevaru saprast, vai tas ir krūšturis vai apenes. Krūšturis, Gunda. Tur kaut kādas čības vēl mētājās iepakojumā. Tās tu tur pameti? Nē, tās tur bija. Tās tur bija. Kaut kāds iepakojums. Jā, tas tā kā